Tātad sveiciens vēlreiz. Sveiciens tiem, kas klausās un skatās šo ierakstā. Un vēlreiz īsumā tad par to, ko mēs šovakar darām. Mēs šovakar runāsim par to, kā pārvarēt bailes no svešvalodas. Un kāpēc es to daru? Tāpēc, kad es ikdienā sastopos ar cilvēkiem, kas dažādu iemeslu dēļ un dažādu dzīves situāciju dēļ vienkārši baidās sarunāties svešvalodā. Un iesākumā es pastāstīšu par to, kas ir vispār svešvaloda, kas notiek svešvalodā. Tad mēs parunāsim par to, kas ir bailes, kā viņas rodas, kā mēs šīs situācijas pārvēršam par savu realitāti, jā, tātad baiļu situācijas. Un otrajā daļā būs vairāk tādi kā praktiski vingrinājumi, kur jums būs iespēja katram padarboties un pastrādāt ar tieši savām konkrētām bailēm. Un uz vietas mums nebūs šodien tik daudz laika, lai mēs izietu katram vingrinājumam cauri tā tīri praktiski, bet visi jūs saņemsiet šo, tātad arī tie, kas ir klātienē, saņemsiet šo meistarklasi vai šo prezentāciju kā ierakstu, un jums būs iespēja arī mājās šos vingrinājumus pašiem ar sevi sev ļoti ērtā laikā arī iziet cauri un izstrādāt. Un es to iesaku katram ļoti silti iesaku, jo vingrinājumi ir ļoti jaudīgi, vingrinājumi ir ņemti no coachinga un neirolingvistiskās programmēšanas nozarēm, kas strādā tīri ar cilvēka zemapziņu, un kaut vai vienreiz izpildot katru no vingrinājumiem, viņi būs kādi 4 vai 5 noslēgumā, jūs jau kaut kādu savu zemapziņas daļu pārstrādāsiet un jau drošāk varēsiet arī rīkoties kaut kādās nākotnes situācijās saistībā ar šīm bailēm. Bet kāpēc es esmu šeit, kāpēc es daru to, ko es daru? Tātad es esmu Dace Siliņa, jā, esmu vācu valodas coach un personības izaugsmes trenere. Un mana izglītība, jā, mana pirmā profesija patiesībā ir vācu valodas skolotāja. Bet skolā es esmu nostrādājuši ļoti, ļoti maz, un es izvēlējos citu ceļu. Un man iesākumā bija aizdomas, kad mācīt vācu valodu vai mācīt vispār nav mans aicinājums, kas, protams, laika gaitā mainījās. Un tieši tāpēc es esmu pie tā atgriezusies. Jā. Es esmu arī certificēta NLP trenere, tātad neirolingvistiskā programmēšana ir tas, ko mēs arī šodien dažos vingrinājumos darīsim. Jā. Tas ir darbs ar mūsu zemapziņu. Tas, kā mēs ar vārdu, domu, ar rīcības tā kā maiņu varam ietekmēt savu turpmāko dzīvi. Ja? Tātad, principā, viss, ko mēs varam izdomāt, viss, ko mēs varam pateikt, ir atkarīgs no tā, kā mēs to pasakam, kā mēs to izdomājam. Tātad, kaut vai tāds kā neliels piemērs par to, ka jā, mēs varam domāt negatīvi un mēs varam domāt pozitīvi, bet par to mēs arī mazliet vēlāk parunāsim. Tas nav tā, ka mums tagad visiem ir jābūt ļoti, ļoti priecīgiem un ļoti, ļoti pozitīviem. Tas nebūtu nav par to. Tas ir par to, kā mēs ikdienā runājam, kā mēs domājam, ja? Vai mēs domājam, ka mums izdosies, vai mēs sevi vairāk tā kā noniecinam un mēģinam sev iestāstīt, ka, ko tad es, ja, man jau nekad tas neizdodas, ja, un tas viss ir ļoti svarīgi tajā brīdī, kad mēs esam izlēmuši strādāt ar sevi, ja, mēs apzināti to pagriežam tā, kad mēs iedodam sev to resursu, kad mēs ejam, daram un ticam, ka mums sanāks, jo patiesībā nav neviena iemesla, lai mums nesanāktu, vienīgi tas, ja mēs nedarām. Jā, un esmu arī coach, un tas, ko es daru, es apvienoju savā darbā tieši svešvalodas mācīšanos, vācu valodas mācīšanos ar coachingu, ar neirolingvistisko programmēšanu. Tātad, kā tas strādā, jā, tad mēs strādājam ne tikai ar valodas mācīšanos, bet mēs strādājam arī ar zemapziņu, mēs strādājam ar paterniem un veidojam tā kā to jauno sistēmu.
Bet šodien tie, kas jau ir sabijušies, un man jau bija šī jautājuma par to, vai būs jārunā vācu valodā, nebūs jārunā vācu valodā, nebūs jārunā nevienā citā svešvalodā. Taču, jā, tad mani piemēri un mana pieredze ir tieši saistīta ar vācu valodu, bet šis, manuprāt, būs ļoti vērtīgi jebkurai citai valodai, jebkurai citai svešvalodai. Vai jūs mācaties angļu valodu, itāļu, spāņu, vienalga. Šis būs vairāk darbs tieši ar šīm bailēm. Man ir bailes runāt angļu valodā, man ir bailes runāt franču valodā, man ir bailes, ka man nesapratīs, man ir bailes, ka es nevarēšu izteikties, man ir nērti. Jā, tas ir par to sajūtu. Un meistarklase, protams, viss, ko mēs šodien šeit darām, tas ir latviešu valodā. Jo kā mēs varam sevi un savu zemapziņu vislabāk ietekmēt, tieši runājot ar viņu saprotamā valodā. Jā, tātad tādā valodā, kāda der mums. Jā, tāda nevis, kas man Dacei der, vai kas kaimiņam der, bet kas tieši man der. Jā. Man, kurš mācās to valodu, tam, kuram ir šīs bailes, tam, kuram ir šī nedrošība. Un jā, kāpēc mums ir bailes no tās valodas? Es te nesen arī, ja ir interese, var man piesakoties sociālajos tīklos, Facebookā un Instagramā, piedzīvo vācu valodu. Tas ir mana vācu valodas grupiņa, kur es tā kā veidoju saturu un mēģinu popularizēt tieši vācu valodas coachingu. Bet, jā, es tur ik pa laikam ielieku kādu postu, es gan neesmu ļoti aktīvs sociālo tīklu lietotājs, bet, manuprāt, ik pa laikam kāds noderīga doma ir atrodama, un nesen es publicēju tieši vienu rakstu par to, kā apēst ziloni. Un ļoti bieži pie manis nāk cilvēki un prasa, bet saka, kad viņi vēlas iemācīties vācu valodu. Tātad viņi vēlas iemācīties svešvalodu. Un tātad šajā kontekstā tā svešvaloda ir šis zilonis. Kāpēc mums liekas, kad ir grūti, kad man svešvalodas nepadodas, kad es mācos un jā, jau 2, 3, 4 gadi mācos un joprojām nevaru normāli parunāt. Tas viss ir saistīts ar to, kad mums ir vēlēšanās iemācīties visu uzreiz. Un kas ir svešvaloda, ja jūs redzat, ka tā nav, ka abstraktais jēdziens valoda ietver sevī ļoti daudz dažādas sīkas detaļas, un te ir uzskaitīts tikai dažas no tām, ja ir vārdu krājums, ir artikuli, ir laiki, ir dažādi dialekti, un ir nepieciešams dažādas prasmes, rakstīšana, klausīšanās, runāšana, un galu galā valoda pati par sevi nav tikai artikuli un gramatika, jā. Valoda ir vesela mentalitāte, vesela kopa, jā, tie ir cilvēki. Mācoties valodu, mēs mācāmies arī būtībā šo dzīvesveidu, mēs mācāmies izzināt cilvēkus, jā. Mēs mācāmies saprast, kā viņi strādā, jā, kā viņi funkcionē. Un tas ir dažādi, jā, tas ir savādāk. Un tad, kad nāk cilvēki ar jautājumu, ja es gribu mācīties vācu valodu, tad tas, ko mēs darām pirmajā sesijā, ir tieši noskaidrojam, kas ir tavi mērķi. Tad, kam tev ir valoda nepieciešama, jā, vai tu gribi strādāt, vai tev ir vienkārši nepieciešams sazināties, vai tu vēlies tā kā nokārtot, jā, eksāmenu, kas ir Vācijā nepieciešams, lai konkrētos darbos tu varētu strādāt, ir nepieciešams kārtot A1, A2, B1, B2 certifikātus. Jā, tātad otrais mēs skatāmies, cik ilgā laikā tu to vēlies izdarīt, jā, tātad sadalam prioritātes, jā, kam tev nepieciešams, jā, ko tieši tu iesāksi ar vācu valodu, jā, ja tev nepieciešams sazināties, tad iespējams tev nav vajadzīgs, nezinu, tēmas, kas ir vides aizsardzība vai ekoloģija vai, nezinu, kaut kādas sarežģītas, jā, tādas lietas. Tas būtībā ir diezgan lieki pašā sākumā, ja tu sāc mācīties vācu valodu. Tas ir gan lieki, gan arī demotivējoši. Jā, tātad mēs sākam mācīties to, kas mums ir nepieciešams, kas mums ir interesanti, un tad mēs ejam tālāk.
Jā, tā kā necenšamies apēst uzreiz visu ziloni, ja? Skatāmies, kāpēc ir nepieciešams, ko man tas dos, kad es iemācīšos šo valodu. Jā, un ir ļoti, ļoti daudz arī jāstrādā paralēli. Tādā ziņā, kad, ja cilvēkam ir pretestība pret kaut kādu konkrētu valodu vai pret kaut kādu konkrētu mentalitāti, tad šī mācīšanās būs sarežģītāka. Ja? Un to ir svarīgi zināt arī pašā mācību sākumā. Tātad, ja necenšamies apēst ziloni, dalām viņu mazos gabaliņos, dalām detaļās, kas ir nepieciešams un trenējam. Ja? Citreiz, ja, lai pavirzītos uz priekšu, ir nepieciešams kaut kādas gramatikas bāzes zināt. Ja, ir cilvēki, kas var jau sarunāties vācu valodā, un viņiem pamata gramatika nav zināma. Un tad ir ļoti svarīgi uztrenēt. Ja? Tāpēc es viņus saucu nevis tās nodarbības, ko es vadu, es viņus saucu nevis par vācu valodas mācīšanos, bet par vācu valodas treniņiem. Ja mēs trenējam. Ja mums ir jātrenē artikuli, mēs viņus trenējam. Ja? Tad, tas ir konkrēti par konkrētību un par struktūru. Un jā, mazliet par to, kas ir tā svešvaloda, uz ko cilvēki būtībā iet. Ja. Liela daļa, tad, kad viņi atnāk pie manis šajā līmenī un saka, es gribu iemācīties vācu valodu, viņi domā, ka viņi pēc gada būs jau kaut kur šeit. Kādam tas der, kādam tas notiek arī ļoti ātri. Jā, bet būtībā ir jāsaprot, par kādiem līmeņiem ir runa. Jā, tātad, ja mēs runājam par A1, A2 līmeni, tad skatāmies, tur ir saprast īsus, vienkāršus tekstus ikdienas situācijā. Jā, tad prast vienkāršos teikumos izstāstīt par sevi, par personas datiem, par ģimeni. Ja, un, kas ir pats galvenais, ja, cilvēki satraucas, jā, bet es jau kaut ko saprotu, un es jau arī īstenībā runāju, bet es nesaprotu, viņi runā tik ātri, viņi runā tik nesaprotami, un cilvēkam liekas, ka ar viņu kaut kas nav kārtībā. Būtībā, ko paredz A1 līmenis, ja, saprast vienkāršu informāciju, un vienkārša informācija ir šie personas dati. Ja cilvēks, ar kuru notiek saruna, runā lēni, skaidri, un viņš ir atsaucīgs. Ja, tas nenozīmē, kad ja jūs mācaties A1, A2 līmeni, un ka jūs neko nesaprotat, tas nenozīmē, ka ar jums kaut kas nav kārtībā. Tas nozīmē, kad jūs esat apguvis pamata bāzi, un jums jāvirzās tālāk. Ja, tā tad arī A2. Te nāk klāt vēl izglītība, nodarbošanās. Ja? Runa ir par to, kad jūs spējat vienkārši sarunāties, sazināties par pamata lietām un spējat uzdot jautājumus galā un saprast, ko jums saka lēnām un skaidri. Ja? Un tad nākamais, tad jau B1, B2 līmenis, kad jūs jau sākat runāt vai spēt saprast sarežģītākas lietas. Ja jūs spējat sazināties ceļojot, vai jūs spējat aprakstīt notikumus, pamatot savu viedokli, ja tas ir B2, ja B2 jau jūs varat sarunāties arī par darba lietām, par profesionālas diskusijas. Jūs spējat arī spontāni, ja tikai B2, ja jūs sākat likt lietā zināšanas par savu to visu valodas kopumu, ja tā kā jūs spējat gan saprast, gan arī atbildēt. Ja, jo bieži cilvēks šeit, viņš grib jau šo, un tad viņam liekas, ka ar viņu nav kaut kas kārtībā, un tad viņš sev mēģina iestāstīt, ko mēs arī tūlīt runāsim. Cilvēks mēģina sev iestāstīt, ka valodas tas nav domāts viņam. Ja, bet arī tad, ja mēs nemākam braukt ar mašīnu, ja, mēs pirmo, otro, trešo reizi sēžoties pie stūres, mēs neejam uz šoseju, ja, tāpēc, kad piesēžoties otro, trešo reizi pie stūres, mēs vēl nevaram braukt šeit. Ja, un tas ir tikai loģiski, un to ir svarīgi saprast. Ja, tātad tas ir ceļš, un citam tas ir garāks, un citam tas ir īsāks, un tas arī ir normāli. Ja, un par to ir svarīgi runāt ar savu pasniedzēju, un par to ir pašam svarīgi apzināties. Ja, un ja man
tā varētu būt, ka citiem valodas ir, nu, tā kā, teiktu, vairāk talants valodas un citiem mazāk, bet valodu var iemācīties jebkurš. Jā, ir atkarīgs tikai tas, kādas metodes tiek pielāgotas cilvēkam un kāda ir tā motivācija. Jā, kāpēc patiesībā to vajag? Jā, valoda ir nepieciešama darbam, jā, viņa ir nepieciešama sazināties ar, nezinu, bērna skolotājiem svešā valstī, ja, vai ar kolēģiem, tad tā motivācija ir lielāka, tad tā motivācija ir vairāk, jā, viņa ir pozitīvāka. Bet jā, tur jāskatās, kādi vēl tad ir tie blakus momenti. Jā, un C1, C2, tātad, nu, jūs pilnīgi brīvi varat sazināties ar dzimtās valodas nesējiem un būt pilnīgi spontāni, pilnīgi elastīgi valodā. Un arī tas nav iespējams šeit, jā. Ja cilvēks atnāk ar A1 pie manis uz nodarbību un saka, es gribu būt šeit, tad man, protams, ir jautājums, cik ilgā laikā tu redzi, ka tu tur nokļūsi. Un ja cilvēks man saka pēc gada, tad nu, visticamāk, ka tā nebūs. Bet mēs skatāmies, jā, mēs skatāmies tātad motivāciju, mēs skatāmies iespējas, mēs skatāmies, jā, cik daudz cilvēks ir pats gatavs darīt patstāvīgi, un izvirzam tātad plānu. Jā, tā kā atceramies, ja tu esi šeit, tu pēc 2 dienām nevari būt šeit, un tas ir normāli. Jā, tas ir treniņš, tas ir laiks, tas ir darbs. Un tiem, kuri ir satraukušies par to, kad viņi nezinu pietiekami labi vācu valodu vai nezinu pietiekami labi svešu valodu, lai strādātu, dzīvotu, atrastos svešā valstī, tad man ir statistika nomierināšanai. Kā jau minēju, ja es pati strādāju ar vācu valodu, tāpēc šeit ir statistika tīri par vācu valodu vāciešu vidū, ja, un tā ir statistika no 2011. gada pētījuma, kurā mēs redzam, kā paši vācieši runā vācu valodā. Tātad zaļais, tas, ko mēs redzam, zaļais ir tāds vidējais vācietis, kas ir dzimis, audzis, mācījies Vācijā un sarunājās vācu valodā. Tātad kur ir paši vācieši 40% runā B1 valodu līmenī, un 33% B2. Tātad, ja mēs atceramies, jā, kur ir B1, B2. Saprast informāciju par pazīstamām tēmām, sazināties ceļojot, spēt aprakstīt notikumus, īsi pamatot savu viedokli. Vai arī šeit par profesiju, jā, spēt piedalīties darba diskusijās, spēt izteikties par savu nozari, par savu specifiku, spontāni atbildēt uz jautājumiem un sarunāties ar dzimtās valodas nesējiem, tātad, ja tas vācietis, tad ar vāciešiem. Jā, tātad paši vācieši runā tīri vidējā zināšanu līmenī, es teiktu. Tas, kas ir zilais, jā, tas ir valodas līmenis tiem vāciešiem, kas strādā valsts iestādēs. Jā, tātad skolas, uzņēmumi, institūcijas, iestādes, policija, jā, tātad visas tās iestādes, kas ir valsts pakļautībā. Ja? Un arī tie, kas, piemēram, ir latvieši un kuri brauc uz Vāciju strādāt, un viņi vēlas strādāt medicīnā, jā, ārsti un medmāsas, jā, tad arī tur ir nosacījums C1, jā, tad tas ir tas, kur ir šī valoda nepieciešama. Bet ja tev ir nepieciešamība, piemēram, vienkārši sazināties vācu valodā, un tu ļoti gribi mērķēt uz šejieni, tad skaties, kur pat vācieši ļoti, ļoti mazs procents runā C2 līmenī. Tātad, jā, nesatraucies, A2, B1, tu tiksi ļoti labi galā Vācijā ar šiem līmeņiem. Un tad, kad es parasti parādu studentiem šos, tad viņi tādu, tad jau nav tik traki. Nav tik traki, nav nemaz tik traki. Un jā, tagad par bailēm.
Ja jums ir kāds jautājums, ja jūs droši ierakstiet čatiņā, es pēc tam atbildēšu, bet ja nav, tad pēc semināra tad būs iespēja arī vienkārši atsūtīt e-pastā vai nosūtīšu kontaktus jums, kad jūs varat ar mani sazināties. Jūs varat droši man rakstīt un savas bažas arī pastāstīt un pajautāt. Tā kā droši esiet droši un iesaistieties, un jā, tas ir jūsu interesēs. Un jā, tik tālu par bailēm, tik tālu par vācvalodas vispār vairāk nebūs. Sāksim tātad par bailēm. Un ieskaties acīs savām bailēm un maini to. Ja? Tas ir tas, ko es jau iesākumā ieskicēju, kad mums ir visas iespējas un visas tiesības mainīt mūsu bailes. Bailes mums dzīvo zemapziņā. Ja? Visi ir redzējuši aizbergu, ja? Kur ir redzamā un neredzamā daļa. Tātad valoda ir tas, ko mēs redzam. Ja? Tā ir aizberga redzamā daļa, kā cilvēks runā, cik daudz viņš zina, kādus vārdiņus viņš zina, cik viņš gramatiski pareizi runā. Ne? Un tad tālāk ir intonācija, ķermeņa valoda, mīmika, kas ir arī, kāpēc es šo te pierakstīju, jo tas viss ir svarīgi saistībā ar vācu valodu. Piemēram, ja mēs ņemam to pašu itāļu valodu, bez ķermeņa valodas, jā, tā puse valodas nav skaidra. Jā, tur ir tādi smieklīgi video internetā atrodami, jā, kad itāļiem liek sarunāties, tā kā rokas aiz muguras tur salikušiem, tā kā nedrīkst kustināt rokas. Jā, viņiem pazūd vispār daļa komunikācijas. Jā, tāpēc tas viss ir tas, ko mēs redzam. Bet tas, kas mums ir zemapziņā, jā, tad tās ir tās mūsu pārliecības, mūsu pieredzes un arī mūsu bailes, protams, arī visas arī pozitīvās lietas, jā, sajūtas, sapņi, vērtības, mērķi, jā, tā kā tas visus, ko mēs vēlamies iet. Bet bailes ir, jā, kur viņas ir noslēpušās. Jā, mēs viņas nemaz tik viegli nevaram ieraudzīt. Mums arī nav, patiesībā mums nav ļoti ērti viņas ieraudzīt, jo, jā, bailes vai tā nedrošības sajūta, viņa kaut kādā ziņā mūs pasargā, un mēs ļoti labprāt ar viņām samierinamies, jā, līdz brīdim, kad viņas mums vairs nepalīdz. Un tad, kad viņas mums vairs nepalīdz, tad mums ir visi instrumenti, visas iespējas viņus labot. Ja? Un kur rodas bailes? Bailes ir patiesībā mūsu kaut kādas iepriekšējās pieredzes. Ja? Tās, kurās mēs izjutām negatīvas sajūtas, negatīvas emocijas. Mēs pieņēmām par patiesu, ka tas, piemēram, jā, tas izraisa to, vai no tā rodas tas, man tas nepatīk, es to nevēlos vairāk piedzīvot, un līdz ar to es kaut ko nedaru. Vai es no kaut kā izvairos. Un ļoti bieži šīs bailes ir arī neapzinātas. Ja? Ir tādas bailes, kur cilvēks jau zemapziņā atgrūž vienkārši situācijas, un ar viņu nenotiek kaut kādas lietas, tāpēc, ka šīs bailes viņu sargā. Ja? Ja viņš vēlas, piemēram, saistībā ar valodu arī, ja? Tā kā mācīties valodu, viņam ļoti vajag iemācīties valodu, bet viņam vienmēr kaut kas nesanāk, ja? Tad tur nav laika, ja? Tad kaut kas notiek, tad, nezinu, viņš jau iet uz kursiem, un pēkšņi viņam kāds pazvana, un jā, viņam ir jāskrien kaut kas cits darīt. Ja? Tātad mēs uzradam tās situācijas, kuras mums, tā kā nobloķē tos ceļus, ja? kuras mums nedod nemaz mēģināt. Ja, lai pasargātu mūs no tās negatīvās pieredzes, kas mums bija pagātnē. Ja, un paradoxāli, ka tās var būt ne tikai paša cilvēka bailes, tās var būt arī nokopētās bailes. Un tas var būt viņa vecāku vai līdzcilvēku vai kolēģu bailes, kas ir nosēdies zemapziņā ar tādu vienādības zīmi. Ja es daru to, vai ja kāds dara to, tad ir tas. Un tas ir tāds kā tāda pārliecība, kas ir nostiprinājusies un mīt mūsos. Jā. Un jā, tātad no kurienes bailēm aug kājas, jā, tas, ko es teicu, ļoti bieži tās pat nav mūsu bailes.
Bet skatāmies, jā, tur šis tāds vairāk jau coachings īsti neiet pagātnē un nepēta tīri tādas traumatiskas pieredzes, bet mēs ar coachingu varam līdz tādam brīdim nonākt, un ir tehnikas, kas to risina, vai arī, ja ir pavisam kāds tāds ļoti, ļoti traumatisks gadījums, tad iespējams, ka to var risināt ar terapiju. Bet, jā, tātad runājot par svešvalodu, visticamāk, ka tās nav tādas trakās traumas, kas mums ir iestrādājušās, bet protams, katrs gadījums ir individuāls. Jā, un tad no kurienes mums šīs bailes rodas? Visbiežāk bailes rodas bērnībā. Jā, tātad sevišķi līdz 7 gadu vecumam, tad, kad bērns viņš ir tā kā švammīte, jā, viņš visu uzsūc. Tad tā informācija viņa vēl netiek šķirota, ka tas ir tas. Bērns vienkārši mācās dzīvot, pieredz dzīvi un uzsūc informācijas sevi un no tām izdara kaut kādus secinājumus. Jā, tātad, kas viņam tajā brīdī šķiet noderīgi. Un ļoti daudz ir tādu neapzinātu lietu, ko mēs paņemam un pieņemam par patiesību. Un te ir svarīgi arī pieminēt arī to, ka ļoti, es negribētu teikt pie vainas, bet citreiz pie vainas ir arī vecāki audzināšanas stils, jā, tad, kad mēs pārņemam mūsu vecāku kaut kādas stratēģijas. Un vecvecāku, jā, visu to cilvēku, kas tajā brīdī bija ar mums, tad, kad mēs bijām maziņi. Man pašai bija vienas tādas bailes, tiesa gan ne ar valodu saistītas, man bija bailes no ūdens. Un šīs bailes es atkodu pati ar coachinga un ar NLP palīdzību, kad šīs bailes bija manas vecmammas bailes. Jā, tā kā vecmamma mēģinot pasargāt mūsu bērnus, baidoties, ka ar mums kaut kas slikts var notikt, bija iestrādājusi manī šīs bailes, kad ūdens tas ir bīstami, ūdens tas ir slikti, un es tik tiešām līdz 35 gadiem nemācēju peldēt, tāpēc, kad es uzskatīju, ka man ir bailes no ūdens. Un tad, kad es mācoties neirolingvistisko programmēšanu, uzliku par mērķi iemācīties peldēt, jo tad loģiski, ka man nebūs bailes, ja es mācēšu peldēt, jā, tad es iemācījos gan peldēt, gan arī sapratu un apzinājos, no kurienes man šīs bailes nāk. Tad, jā, ir ļoti, ļoti tā koncentrēti un tā mērķtiecīgi jāpastrādā ar tām bailēm, ja ir tādas, traucējošas. Ne visām bailēm jāstrādā, bet ja viņas traucē, tad es ieteiktu ar viņām arī pastrādāt. Un, protams, ļoti daudz mums pieredzes, gan negatīvas, gan pozitīvas, nāk no skolas laikiem. Skola, klases biedri, skolas biedri, studiju biedri. Un ir ļoti atvainojos. Ir ļoti daudzas pieredzes, kas mums skolā, ja, kuras mums ir izveidojušās šeit bērnībā, un skolā viņas gūst tos savus apstiprinājumus. Man taču vecāki stāstīja tā un tā, ka tas un tas ir bīstami, tas un tas, tā kā to un to nevajag darīt. Un rekur ir tas gadījums, ka tieši tā arī ir. Ja, un tas viss, tā kā gūst to apstiprinu. Ja, tā kā tā sniega bumba. Kad viņa iet no kalna lejā, viņa aplīp ar vēl vairāk sniega un viņa paliek lielāka. Ja, šis ir tas sniega bumbas efekts, ja, ka tev ir tas mazais, tā kā pieņēmums. Un tad viņš apstiprinās, ja, viņš tā kā ripo no kalna, un viņš apstiprinās arvien vairāk. Un tad kad mēs esam jau lieli, pieauguši darbā, ja, darbā mēs pieņemam tās pašas stratēģijas. Un tās pašas stratēģijas, tās pašas domas, un mēs gūstam atkal arvien jaunas apstiprinājumus. Tāpēc, ka mums nav tāda apzināta faila, ja, par to, kad var būt savādāk. Ja, es vienmēr tā kā esmu dzīvojis tā,
man tas tā strādā, es zinu, kas notiek, bet kā ir savādāk, es nezinu. Ja? Tā kā es pat neesmu iedomājis, ka var būt savādāk. Ja? Tā kā par to ir vērts arī padomāt, tad, kad mēs sākam aizdomāties par lietām, kas kaut kādā ziņā viņas vairs nestrādāja. Kādā brīdī tas man palīdzēja, bet tagad vairs nepalīdz. Ja? Kaut kādā brīdī, ja, arī skatoties uz attēlu, ja, kaut kādā brīdī iziet klases priekšā un, nezinu, noskaitīt dzejoli. Ja? Mēs vēl skaitījām dzejas, nezinu, vai tagad skolā liek dzejos no galvas skaitīt. Ja? Aiziet klases priekšā, noskaitīt dzejoli bija ļoti nērti, un es parasti izvairījos to darīt, un tad, jā, tur, kur jāiet, nezinu, kaut kur jārunā auditorijas priekšā, un man tas vairs nav jādara, es vienkārši sēžu maliņā, klausos. Tas ir atkal mans dzīves stāsts, jā, tā kā, un tad es izdomāju, un es nolēmu, kad es vēlos kļūt par pasniedzēju, un galu galā, ja šis mans sēdēt maliņā un klausīties, nu, man vairs nestrādā, ja, tā kā šī mana pieredze, šis mans uzskats, ka tur ir droši tur maliņā, ja, viņa vairs nestrādā. Līdz ar to man bija jāmācās, jāliek sev iekšā tā jaunā pieredze, kad uzstāties auditorijas priekšā, runāt auditorijas priekšā, tas ir droši, tas ir labi, tas man der, es to gribu, man tas sanāk, man tas patīk. Ja, un tas ir, jā, un re, kur es esmu, ja, tad es stāstu cilvēkiem, kā izvairīties no bailēm, kaut gan pati turpat biju, ja, tā kā tas ir par to, ka mēs varam mainīt, pieņemot lēmumu, kad, jā, es to tagad gribu darīt, es to mainu. Un, jā, tātad lietas, mēs viņas neapstiprinam, ja, tās, kas mums nepalīdz, mēs viņas neapstiprinam, mēs mainām apzināti un daram savādāk. Jā, un tad šīs bailes vēl ir ļoti, pat ne bailes, dažādi paterni, dažādas lietas, kas ir iestrādājušās. Jā, mums ir gan audzināšanas, gan dažādu politisko, reliģisko uzskatu ceļā, nu, tā kā iegūti. Jā, mums Latvijā ir mazāk, bet ir, piemēram, jā, ir musulmaņu ticība, jā, kur cilvēki jau tiek audzināti pie kaut kādām normām. Tāpat arī ir kaut kādas valstis, ja, kur šīs ģimenes vērtības ir vairāk ieaudzinātas, ja, tur tāpat jau Itālija vai ja, kur ir tā ģimene, ka tā ir vērtība, un ar to viņi visi tiek tā kā uzaudzināti un pie tā arī pieturas un tā arī dzīvo un nodot tālāk šīs kvalitātes. Un, jā, un atkal ir jāskatās, cik daudz tas man der un cik daudz, kurā brīdī tas man sāk traucēt. Un ja sāk traucēt, jā, tad atkal ir jāmaina. Un, jā, protams, personīgās pieredzes, jā, pat ne no pagātnes, jā, ir ļoti daudz dzirdēts arī, ka cilvēks, es to vienreiz pamēģināju, man nesanāca. Labi, kad tu mēģināsi otrais, jā, jo katru reizi darot mums sanāk arvien labāk. Ja, tāpat kā atkal braukt ar mašīnu. Pirmajā nodarbībā, nu tad jau mēs neviens nebūtu iemācījušies braukt ar mašīnu, vai galu galā mēs neviens nebūtu iemācījušies staigāt, ja mēs kā mazi bērni, ja, mēs piecēlāmies kājās, mēs kritām, mēs atkal cēlāmies, drusciņ pastaigājām, atkal nokritām, bet mēs mācījāmies darot. Ja maziņš bērniņš, ja viņš pieceltos kājās, paietu 2 soļus un nokrist un izdomātu. Es vairs necelšos, tā kā man nesanāk, viss, I'm done. Nu, tad mēs neviens nestaigātu, ja? Un šis ir par to pašu, ja? Tā kā es vienreiz pamēģināju tur, nezinu, uzstāties auditorijas priekšā. Man likās, ka es izgāzos, nekas nesanāca. Nē, tas nav priekš manis. Un viss, ja? Cilvēks tā kā nemaz neizdzīvo savu potenciālu. Vai, ja, tas pats, kad visi nevar būt uzņēmēji. Ja. Man tur draugs pamēģināja, viņš tur atvēra savu firmu, un tad viņš bankrotēja, vai viņam tur, nezinu, zaudēja visus līdzekļus, vai es labāk vispār nesākšu. Kāpēc to atļauj tā kā savu dzīvi tā kā diktēt kaut kādiem noteikumiem, kas pat nav tavējie, ja tu esi pieņēmis kaut kādas lietas, kad draugs uzsāka, viņam nesanāca, man arī nesanāks. Ja? Kāpēc tu neļauj sev tā kā pieredzēt? Jā, tas ir
par to, kā mēs iegūstam, jā, tās bailes un to nedrošības sajūtu. Mēs varam jūs varat katrs pats tagad aizdomāties arī par to, kurā situācijā es rīkojos līdzīgi, kurā situācijā es sev neļauju tā kā pavirzīties uz priekšu, kurā situācijā es sevi tā kā nobremzēju. Ja? Un kas ir tie iemesli, kāpēc es sev neļauju? Ja? Kāpēc man tas ir izdevīgi sev neļaut? Ja? Tā kā, manuprāt, vērts aizdomāties. Jā, un būtībā, kas ir bailes? Bailes ir negatīva doma plus spēcīga emocija. Tātad cilvēks kaut ko negatīvu nodomāja, tātad manam draugam tur nesanāca tas uzņēmums, un tur ir tā spēcīgā emocija, ja tāda, teiksim, škrobe, ja? Nē, nē, man tik ļoti žēl, un es negribu, lai jā, tā kā sāks kaut kāda sevis žēlošana, ja? Es negribu, lai man nesanāk. Tā negatīvā doma, viņa tiek pastiprināta. Vai arī, ja piemēram, ir kaut kas mēģināts darīt, es uzstājos, nezinu, klases priekšā, es aizskaitīju dzejoli, es aizmirsu vienu rindiņu, par mani pasmējās. Bērni vispār, bērni pasmējās, bērniem tas ir tāds, tā kā notika, ja, baigi smieklīgi. Bet iekšā tā emocija, ja, kad es esmu izgāzies, kad man nav sanācis, kad par mani pasmējās, tā iekšējā sajūta, viņa ir tik spēcīga, ka mēs pieņemam, kad nē, tas nav priekš manis, es to nedarīšu. Ja, tā tad negatīva doma plus spēcīga emocija, tas ir tas, kas veido tās bailes, tas, kas veido to barjeru, mēģināt vēlreiz, darīt vēlreiz. Ja? Un ja nu man atkal nesanāks, kas teica, ja nu sanāks? Ja? Vai jūs kādreiz esat sev pamēģinājuši uzdot, vai ne sev, vai arī kādam otram, ja, kad jūs dzirdat, kad saka, man droši vien nesanāks. Pajautā, bet ja nu sanāks, ja, ko tad? Jo ir ļoti, ļoti daudz dzirdēts par to, kad cilvēki baidās no veiksmes. Cilvēki baidās no tā, kad viņiem sanāks. Un ko tad? Ja. Bailes, ka nopelnīs $1 000 000. Un ko tad? Tas bija nesen skatījos vienu iedvesmojošu video tieši par to. Jā, nemaz nezinu, ko iesākt ar naudu, ja, jo nav tā mērķa, nav tā faila atkal, kas ir daudz naudas. Un tas, ko mēs varam darīt, jā, tas, ko es jau ieskicēju un ko es jau minēju, mēs to varam mainīt. Tieši tik vienkārši, jā, tātad negatīvai domai pretī liekam pozitīvu domu un izjūtam arī spēcīgu emociju. Tas ir prieks, tā ir izdošanās, tā ir laimes sajūta, tās ir, nezinu, kaut kādas, neteiktu tagad ekstāzi nav vajadzīga, bet tas ir vienkārši prieka emocijas. Un būtu jau, ja tā liekas tā it kā ļoti vienkārši, bet kā to izdarīt? Izdarīt tas ir rīcības jautājums, ja, tas ir par to, ka tu nevis saki, man neizdosies, es nemaz nemēģināšu, bet tu pasaki, varbūt man izdosies un noķert to pieredzi, kad tev ir sanācis. Jā, tātad rīkoties, tu vari rīkoties un iegūt šo pozitīvo pieredzi. Pozitīvas pieredzes pagātnē ir ļoti labs resurss, kā tu vari sevi, es teiktu, uzbūstot. Latviski nenāk prātā tagad tāds vārds. Tātad ir kaut kāda lieta, ko tu esi pagātnē darījis vai darījusi, un tas ir tev sanācis, tas ir izdevies, un tas tev iedevis ļoti labu emociju. Tā ir tā emocija un tā situācija, ko tu atceries tajā brīdī, kad tu maini. Kad pagātnē man ir bijis līdzīgi, bet es esmu to izdarījis. Un kas tā bija par sajūtu? Un šī sajūta kā ankurs, kā tāds pozitīvs resurss,
viņš ir tāds motivācijas, tāds motivators. Tātad man bija ļoti grūti saņemties parunāt ar priekšnieku par algas pielikumu. Nu, piemēram, jā. Bet es saņēmos, man bija nepieciešams, es saņēmos, es to izdarīju, un pēc tam man bija gandarījums. Un tā gandarījuma sajūta ir to, ko tu paņem, atceries un ņem kā resursu. Jā, tā kā, es nevarēšu nodibināt savu uzņēmumu, tāpēc, ka man jau droši vien nesanāks. Tā. Pagātnē man bija situācija tad, kad man bija grūti saņemties runāt ar priekšnieku, bet es parunājos un bija tā kā laba sajūta pēc tam. Šī ir tā sajūta, ko tu paņem šajā brīdī, ja, šajā realitātē, tu paņem to iepriekšējo sajūtu kā pozitīvu resursu un vienkārši dari. Ja, jo tev ir bijis pierādījums, ka tad, ja tu to dari, tad, ja tu rīkojies, tad ir pozitīvs rezultāts. Ja? Un kāpēc mēs ļoti bieži automātiski ņemam tās negatīvās pieredzes? Ja? Kāpēc mēs nevaram paņemt pozitīvās pieredzes pārmaiņas pēc? Ja? Tā kā padomā, ko tu pagātnē izdarīji tādu, kas tev deva pozitīvu sajūtu, kur tu pārkāpi pāri tai savai komforta zonai, kur tu ieguvi šo pozitīvo sajūtu un ņem viņu kā resursu, ņem viņu kā tādu, es neteiktu spērienu, tādu pagrūdienu punktu, ja, kad, redz, man izdodas, es varu un es mēģināšu atkal. Jo būtībā mēs visu varam ietekmēt ar savu prātu, ar savu rīcību, ar savām domām un ļoti apzināti mainīt. Un kā strādā prāts tagad, es jums teikšu, tāds mini vingrinājums, ja? Es jums teikšu, iedomājieties sarkanu mašīnu. Ja? Tā kā vizualizējiet, iedomājieties sarkanu mašīnu. Ok. Un tagad iedomājieties, ka jūs uz šīs mašīnas uzliekat zaļu putekļu sūcēju. Mašīnai uz jumta uzliekat zaļu putekļu sūcēju. Ja, tā kā visiem izdodas. Ja? Tātad tas nozīmē, ka ar domām mēs varam gan izdomāt lietas, ko mēs gribam, ja? Iztēloties lietas, ko mēs gribam redzēt, ko mēs gribam mainīt, un viņas arī vizualizēt, viņas arī mainīt. Ja? Tas tāpat kā, ja es saku, nedomā par lielo rozā ziloni. Ko jūs darat? Ja? Tā pozitīvā doma, viņa pati par sevi jau mainās. Ja? Ja es saku, nedomājiet, jūs nemaz nedzirdat, ka jums nav jādomā. Ja? Tā kā negatīvā doma jau pati par sevi paliek pozitīva. Un ja, tā tad pierādījums tam, kad mēs varam mainīt lietas tā, kā mēs vēlamies. Ja? Lielais rozā zilonis. Te ir viens video, es gribēju jums viņu parādīt. Tūlīt paskatīšos, kā mums tas izdosies. Ja? Tā tad. Aizgāja, jā.
Nu, tā tad, jā, nedomājiet par lielo rozā ziloni. Tagad atceraties. Tad, kad jums liekas, ka kaut kas nav iespējams, tad iedomājieties, ka viss ir iespējams. Visu, ko jūs varat izdomāt, jūs varat arī realizēt. Savādāk jūs nevarētu pat par to aizdomāties, ja jums nebūtu tāda faila. Tā kā, ja domājiet pozitīvi, domājiet, ka tas ir iespējams, ja, ka tas, ko tu gribi sasniegt, tas ir iespējams. Un galu galā padomā vēl, kādās situācijās vai kurš cilvēks kaut ko līdzīgu jau ir sasniedzis, un ja viņš ir sasniedzis, tad būtībā tu arī vari sasniegt. Jo, ja kāds kaut ko ir izdarījis, tad tas ir izdarāms. Ja? Kāpēc tev tas nav iespējams? Ja? Uzdod jautājumu, kāpēc tieši tev tas nav? Visi var, bet tu nevari. Ja? Visi var iemācīties valodu. Visi var iemācīties vācu valodu. Ne visi, bet visi, kas vēlās. Ja? Kolēģi, nezinu, skolas biedri, studiju biedri. Bet tieši tu nevari. Ja? Kāpēc tev tas nav iespējams? Ja? Maini. Ja? Man tas ir iespējams. Notic, ka tas ir iespējams. Saproti, ja? kurā vietā tu esi. Saproti, ka tu esi A1, A2. Ja? Saproti, ka tu nevari uzreiz būt C2. Ja? Kas tev ir jādara, lai tu tur nonāktu? Ja? Tātad. Un ja, mūsu emocionālie stāvokļi nosaka to, kā mēs, ko mēs piedzīvojam un kādu nozīmi mēs piešķiram notikumiem. Tāpat kā mēs arī reaģējam un kā mēs atbildam uz notiekošo. Ja, tātad viss, par ko mēs esam pārliecināti, mums tiek caur situācijām pierādīts. Gan negatīvais, gan pozitīvais. Ja? Šeit ir mūsu pārliecība, te ir mūsu bailes, šeit ir mūsu nepārliecība, ja? Kad man ir ļoti grūti iemācīties vācu valodu. Un ar šo negatīvo tu ej arī uz, ja tu sāc sevi sabotēt. Ja? Tātad tev pēkšņi tā kā nesanāk tā kā tās nodarbības tā kā tu gribētu, tev gadās pretī cilvēki, kuri nav tik iecietīgi, kas tā kā nesaprot tevi, kas neizprot tevi, kas nav tā kā pacietīgi, ja? Tu nevari līdz ar to attīstīt savu potenciālu, ja? Tu nevari tā kā, tu neesi spējīgs tā kā viņu pilnveidot, un līdz ar to, ja, izriet arī darbības vai nedarbības no tā darbības, un te bija rīcība, jā, tā kā tas viss, šis viss tā kā iet uz riņķi, gan negatīvā ziņā, gan pozitīvā ziņā. Tātad, ja tu esi pārliecināts, ka tev sanāks, tad tu meklē iespējas, kā to izdarīt. Un šeit bija jābūt ar rezultātam. Tūlīt es viņu arī izlabošu. Rezultāts. Jā, rezultāts. Tātad, ja tu esi pārliecināts, ka tev kaut kas sanāks, ja tu esi pārliecināts, ka tu vari iemācīties vācu valodu, ka tu gribi to darīt, ne vācu valodu, bet jebkuru valodu šajā gadījumā, tad, ja tu meklē iespējas, tad tu atrodi gan kursus, gan skolotājus, gan cilvēkus, kas ar tevi ikdienā var runāt. Ja, tā kā mans mērķis, piemēram, uzlabot angļu valodu, aizveda mani pagājušo ziemu līdz Maltai, ja, kur oficiālā valoda, valsts valoda ir viena no valodām, ir angļu valoda. Tā kā man tika piespēlēti gan angļu valodas kursi, gan arī pat pusgads angļu valodas, angļu vidē, angļu valodas ikdienā komunikācijā. Un jā, šīs iespējas viņas pašas atrod mūs. Ja? Tātad mēs varam uzlabot tās savas prasmes, savas zināšanas. Ja? Tas arī noved līdz darbībai, kad mēs to darām. Mēs reāli rīkojamies, mēs reāli runājam, mums šīs iespējas ir, mēs viņas izmantojam. Un tas ir arī rezultāts, ja, kad man sanāk, ja, tā kā es jūtu, ka mana valoda, ja, ka mana angļu valoda pa šo pusgadu ir daudz brīvāka, daudz plašāka, un es pilnīgi bez problēmām varu sazināties angļu valodā.
kas man dod manu jauno pārliecību. Ja es daru, ja es gribu, viss notiek tā kā, ja es pieņemu izaicinājumus, tad es arī uzlaboju tās lietas. Jā, savukārt, ja mūsu pārliecība ir negatīva, man nepadodas svešvalodas, man vispār es ar valodām uz jūs, es nemaz nepaskatos, kādi kursi ir iespējami, jā, es vienkārši tad neeju tajā vidē iekšā, jā, es nemeklēju nemaz iespējas, kā viņu uzlabot. Jā, tad ir arī tāda nedarbība vai bezdarbība, jā, kad ne tādā ziņā, ka tu neko nedari, bet šajā kontekstā tev nekas nenotiek, jo tu esi izlēmis, jā, tā kā izlēmusi. Jā, kad, jā, vācu valoda, angļu valoda, svešu valoda nav priekš manis, man valodas nepadodas, man arī netiek kaut kādi piespēlēti kursi, es arī nesatieku tos cilvēkus, ar kuriem es varētu praktizēt, kur ir rezultāts. Jā, jo es jau teicu, ka man valodas nepadodas. Es tur kaut ko paskatos, kaut kādus YouTube video, es tur paskatos kaut kādas filmas, jā, man skolotāji teica paskatīties filmas, tas palīdz, tā kā valodu uzlabot. Jā, bet nepalīdz, jā, viņa teica palīdz, man nepalīdz. Jā, mana ne jaunā, bet nostiprinās pārliecība, jā, redz, es jau teicu, valodas nav priekš manis. Jā, bet nekādas aktīvas rīcības, tādas, jā, tā kā uzlabojušas rīcības, jā, mēs nemaz sev nepiespēlējam. Un tas ir par to, ka mēs paši esam atbildīgi par to, kā mēs domājam, kā mēs rīkojamies un kādas situācijas mēs piesaistam. Un dzīvojot bailēs, dzīvojot savos ierobežojumos, jā, mums ir kaut kādas lietas atņemtas, bloķētas, jā, tātad bailes ierobežo mūsu dzīves kvalitāti. Jā, atbildības neuzņemšanās ierobežo mūsu dzīves kvalitāti. Tad, ja mēs, un bailes var būt, jā, bailes pieļaut kļūdas, bailes komunicēt, bailes no kritikas, bailes no pārmaiņām. Galu galā tas viss, jā, bailes no jaunā, tas viss varētu tā būt, jo mēs nezinām, kas notiks. Bet, ja mēs nepaskatāmies, kas tur ir dziļāk, ja mēs neejam, tad būtībā mēs stāvam uz vietas. Un kas tā bija pa grāmatu, par pārdošanu bija viena grāmata, ko sarakstījuši 2 autori. Viena no tām bija dāma no Latvijas, kur bija rakstīts, man ļoti patika teikums, komforta zona ir vienīgā vieta, kurā nekas neaug. Jā, tātad ja mēs dzīvojam komfortā, un komforts mums var būt arī bailes, komforts mums var būt arī šī nedrošības sajūta. Kāpēc tas ir komforts? Tāpēc, kad mēs saprotam, mēs zinām, ka tas ir slikti, ja? Mēs zinām, ka tas mums nepalīdz, bet es zinu, tas ir mans, es zinu, kā ar to apieties, ja? Tas man nav svešs. Ja? Es zinu, kad ejot uz šo darbu, kas man nepatīk, es tāpat katru mēnesi saņemšu algu vienā datumā, es ceru, ka tā ir, jo citiem gadās arī tā, ka arī tas viens datums nestrādā, jā, bet es zinu, ka es iešu uz darbu, tas ir droši, viņš man ir, es par to saņemu naudu, un galu galā es eju katru dienu ar sakostiem zobiem, man nepatīk, un es negribu tos kolēģus redzēt, un es negribu to priekšnieku redzēt, un galu galā es vispār negribu strādāt, bet es to pieļauju, tāpēc, ka es zinu, kā tur ir. Es zinu, es aiziešu uz darbu, es tā jutīšos, pēc tam es iešu mājās, un man būs, es varēšu atpūsties, man būs brīvs vakars ar sevi, miers no visiem, ja? Un tā katru dienu, ja? Tā ir komforta zona, ja? Komforts nevienmēr nozīmē, ka tas ir labi. Un, ja? Arī šis sarkanais negatīvais, arī tas ir komforts. Tas nav īsti labi šajā jomā, bet vispār, ja, man tas apmierina. Jā, es zinu, kas man būs rīt. Man nemaz nevajag nekādus izaicinājumus. Jā. Man pietiek ar to, kas man te ir. Jā. Man pietiek ar to manu darbu, man nevajag neko jaunu. Bet vai tas jaunais, ja, kā es iepriekš jau minēju, vai tas nevarētu būt, ka tas jaunais ir ne obligāti slikts, bet ka tas varētu būt arī labs, jā, tā kā pamēģināt paskatīties uz to no drusciņ citas puses.
Jā, un tagad tieši par svešvalodu. Kuras ir tavas bailes? Jā, es te dažas esmu uzskaitījusi, varbūt kādam ir vai kādai ir kaut kādas savas savi satraukumi, kas traucē mācīties svešvalodu. Jā, tas nevar, tam nav obligāti jābūt bailēm. Tā var būt arī nedrošības sajūta, kas būtībā, jā, kas arī sakņojās tajā bailītē no tā, ka kaut kas slikts varētu notikt. Jā. Vai ir bailes, kad tevi nesapratīs, jā, vai tev ir satraukums par to, ka tu vari pateikt kaut ko nepareizi, vai tev ir bailes, kad tu nesapratīsi, jā, kad kāds kaut ko teiks un tu nesapratīsi, ko no tevis prasa. Jā. Vai ir šeit kāds, kuram ir bailes no telefoniem, jā, ka tev pazvanīs un svešvalodā tev prasīs kaut ko un tu nesapratīsi, ko viņš prasa. Un ko tad? Jā, tā kā padomājiet, tagad paņemat tādu, es pat teiktu, jā, paņemat un pierakstat. Pierakstat to savu baili, kas ir tas, kas ir tieši tavs. Jo tas būs tas, ar ko mēs tūlīt strādāsim. Jā, tā tad 1 minūte katram aizdomāties, noformulēt priekš sevis to, man ir bailes, jā. Ja kādam ir tā, kad, jā, es visu laiku te bailes, ja kādam ir tā, kad ir tā pretestība, kad, ko viņa te visu laiku par bailēm? Man nav bailes, man vienkārši nepatīk. Jā, raksti, kad man nepatīk. Jo visticamāk, ja ir pretestība pret vārdu bailes, tad tās ir bailes. Bet, ja tu neesi gatavs, neesi gatava šajā brīdī tās nosaukt par bailēm, tad tas ir ok. Raksti nepatika, raksti nezinu, riebums. Man nepatīk vācu valoda, man nepatīk angļu valoda, bet man vajag. Jā, tā kā noformulēt to tā, kā tev ir ērti. Jo tas būs tagad tas pamats, ar ko tev būs jāstrādā. Tieši tā tava sajūta, kas tev neļauj tā kā iet tajā svešvalodā iekšā. Jā, tā tad katrs priekš sevis uzraksta un tad padarbosimies konkrēti ar šo vienu. Vai, pareizāk sakot, jūs padarbosieties pēc tam paši savā ērtā laikā. Un vēlreiz atgādinājums tam, ja, ko es jau ieskicēju, tava nākotne ir šodien, ja, tev ir jāuzņemās tu esi vienīgais, kas var uzņemties atbildību par savu dzīvi. Jā, un mans aicinājums parasti cilvēkiem ir gan kursos, gan coachingā par to, kad izvirzīt mērķus no tagadnes perspektīvas. Tas, ko tu vēlies tagad, ko tu vēlies sasniegt tagad, kam tev ir nepieciešami kaut kādi resursi, lai viņu sasniegtu, bet izejot no tagadnes perspektīvas, nevis no pagātnes perspektīvas. Ja, jo plāns varētu būt jebkāds. Ja, katram ir savs mērķis. Ja, kāds grib sasniegt, kāds grib iemācīties svešvalodu gada laikā, kāds grib atrast darbu, nezinu, Vācijā, Anglijā, Francijā, vienalga, kur jūs esat. Kāds vēlas, nezinu, nomainīt dzīves vietu. Ja? Bet domājot no tā, ka es esmu šeit un tagad, mani neapmierina mana pašreizējā situācija, es gribu to. Ja? Un šajā schēmā, šajā kontekstā es gribu jūs aicināt izslēgt vispār pagātnes pieredzes. Ja, jo principā ir tā, ka tas, kas ar jums notiek pagātnē vai notika pagātnē, jums jau šobrīd nepalīdz. Tātad tā pagātnes pieredze jums šobrīd nepalīdz. Ja jūs gribat mainīt darbu un jūs domājat ar tādu domu, kad es jau vienreiz kaut ko mēģināju un man nesanāca, vai ir vērts, tad nav vērts. Ja, jo tur ir tā pagātnes pieredze, kura jau nes to negatīvo, ja jūs neesat gatavs mainīt. Ja.
vai tur kaut kādas bērnības programmas, ja, kad visi jau nevar būt bagāti. Ja, nu tad arī, nu, kāda jēga mainīt kaut ko. Nu, tad jau es nomainīšu darbu, bet man jau tas tāpat neko labu nedos. Ja. Tās pagātnes pieredzes, viņas pagaidām slēdzam ārā. Ja. Un tas mans tagad aicinājums ir, jūs uzkonstruējat savas bailes, tā kā uzrakstījāt, nolikāt uz papīra savas bailes vai savu nedrošību vai savas šaubas. Uzliekat tagad mērķi, kur jūs gribat būt, kas ir tas mērķis, kur es šobrīd gribu nonākt, nedomājot par to, kādas man bija iepriekšējās pieredzes. Kad es mēģināju un man nesanāca, to visu ņemam nost. Ja? Jo šobrīd tu neesi tas, kas tu biji vakar. Ja? Mēs katru dienu esam gudrāki, pieredzējušāki, skaistāki, jāsauc kā gribat, ja. Mums katru dienu ir labākas kvalitātes nekā tās bija vakar. Pat labākas kvalitātes nekā tas bija pirms stundas. Ja, tā kā pirms stundas man vēl nebija pieredzes novadīt šo semināru. Ja. Pirms stundas man vēl nebija pieredzes, ietērpt šo prezentāciju, tā kā šo slaidu tā kā vārdos. Ja. Man jau šajā brīdī, salīdzinot ar mani pirms 2 minūtēm, man šajā brīdī ir vairāk pieredzes nekā man bija pirms 2 minūtēm. Un tā jums katram. Ja mēs visu laiku iedarbojamies ar cilvēkiem, ar vidi, ar lietām. Mēs katru brīdi kļūstam gudrāki, mēs kļūstam piepildītāki, mēs kļūstam vairāk. Ja, un tāpēc nav īsti korekti, nav īsti godīgi pret sevi domāt par to, kad man tur pirms 15 gadiem tas nesanāca. 15 gadi, ja, tu jau tagad ar katru minūti esi gudrāks, tu katru minūti esi pieredzējušāks. Kāpēc tu vadies pēc tā, kas bija pirms 15 gadiem? Ja, tev tagad ir citas kvalitātes. Vienkārši lietas tagad tu neesi apmierināts, man nepatīk, ka es nevaru izteikties vācu valodā tā, kā es gribu. Jā, tad, kā es gribu zināt vācu valodu brīvi, runāt brīvi, justies brīvi, saprast, ko man saka, spēt atbildēt spontāni, jā, tad, man vajag B2 līmeni. Cik ilgā laikā? 2 gadu laikā man tas ir iespējams. Bez tā, ka man valodas vienmēr ir grūti gājušas, man jau tur iepriekš kaut kas nesanāca, vienkārši šajā brīdī es gribu, lai ir tā. Jā, tā kā uzliekat to mērķi un pagaidām neļaujiet tai pagātnē sevi ietekmēt. Un tas ir ļoti svarīgi jebkuriem mērķiem, ne tikai valodas. Tas ir svarīgi tas ir par to pozitīvo domāšanu. Ja, ko es teicu, pozitīva domāšana nenozīmē, ka tev ir jābūt tur priecīgam, tur viss apkārt grūst, un man tagad ir jābūt priecīgam, ja, tas nav par to. Tas ir par to, kā mēs formulējam, kā mēs formulējam domas un kā mēs sevi noskaņojam. Ja, vai mēs noskaņojam uz to, ka es esmu vērtīgs, es esmu spējīgs, es to varu, es to gribu, es to darīšu, galu galā man sanāks. Ja, un tas nav par to, ka tev tagad sev spraut kaut kādus batonus. Ja, tas ir par to, ka tu sevi noskaņo, tu noliec sevi tajā resursā, tu noliec sevi darīšanas resursā. Un uz šo resursu tu arī balsti tās savas rīcības. Es eju, daru, man sanāk, un es gūstu apstiprinājums. Ja man nesanāk, es izdarīšu vēlreiz, es izdarīšu savādāk, kā savādāk es to izdarīšu. Ja. Pašam grūti, paņem kādu, kas tev palīdz, paņem kādu kouču, padalies ar draugu, pasaki, kur ir situācija, man ir šitāds mērķis, tad, kad es noplīsīšu, tad, kad man liksies, ka viss es metu pie malas, tu man pasaki, lai es to nedaru. Ja, tu man pasaki, kad iedod viņam plānu, kas viņam ar tevi ir jāizdara, tur jāsapurina, jāizved pastaigāties pie jūras, jāizpūš, tā kā lai izpūš galvu, lai izpūš domas. Ja.
ja izdomā plānu, kas ir jādara, lai tu pārslēgtu to, jo tu vari un tu to esi spējīgs izdarīt. Jā, tā kā nedomājiet, ja pagātne jums jau tagad nepalīdz savādāk, ja jums pagātne šajā brīdī palīdzētu, jūs jau būtu te, bet viņa jums jau tagad nepalīdz. Jā, tas ir, manuprāt, tas ir svarīgi. Es arī diezgan daudz pieķēros pie šī, bet man liekas, ka tas ir tas, kas cilvēkiem ir jāatgādina. Jā, tas potenciāls mūsos ir tik neizmērojams, viņš ir tik liels, potenciāls ir neizmērāms. Mēs viņu sākam pieredzēt, piedzīvot tad, kad mēs darām. Ja mēs nedaram, mēs viņu nemaz nevaram pieredzēt. Ja? Ļaujam sev to potenciālu pieredzēt. Okay. Un tagad jums ir mērķi, ja? Jums ir bailes, jums ir mērķis, kur jūs gribat nokļūt. Un tagad tāds pirmais nopietnais uzdevums, ko es jums aicināšu tad darīt savā tempā, sev ērtā laikā, tad, kad ir miers mājās, tad, kad jūs neviens netraucē, tad, kad jūs varat piesaisties un šo uzdevumu izpildīt, jo ļoti svarīgi, ka jūs viņu izpildat. Un ļoti svarīgi, ka jūs to izdarat rakstiski. Ja? Tātad viss, ko jūs pierakstat, ja? Tātad var izdomāt galvā, bet tas nav kā domas. Domas ir tādas, viņas tur šaujas viena, otra, trešā, tur vēl vakariņas, tur darbs, tur mērķis, jā, vecvaloda, jā, bet bērni, dārziņš, kolēģi, jā, tur domas vienkārši, viņas tur tāds mišungs ir. Tad, kad mēs sākam un pierakstam visu, tas nokonkretizējās, un tas iziet arī caur mūsu motoriku, ar visām sajūtām, caur roku, caur visu ķermeni, caur, izvibrē, teiksim tā. Un tāpēc svarīgi ir to pierakstīt. Pat ja jūs vienkārši šo pierakstīsiet un pēc tam neko vairāk nedarīsiet ar šīm bailēm. Piefiksēs, uzlieciet atgādinājumu sev telefonā, pēc pusgada atgādināt, kas man ir ar šīm bailēm. Jūs redzēsiet, ka tas ir jau pamainījies. Jā, jo tas viss jau zemapziņā. Ja tas, ko jūs šodien šajā meistarklasē vai pēc meistarklases, tad pēc šī semināra izdarīsiet, tas viss jau jums notiek zemapziņā. Un, tāpēc es aicinu jūs vienkārši izdarīt, veltīt tās 15, 20 minūtes laika šiem jautājumiem, un pēc pusgada uzlieciet telefonā tiešām atgādinājumu, kas ir ar manām bailēm par svešu valodu mācīšanos. Jūs redzēsiet, ka tas būs pamainījies. Es jums apsolu. Ja ne, jūs man drīkstat uzrakstīt pēc pusgada un teikt, Dace, nesanāca. Jā, tad mēs parunāsim vēlreiz. Tātad aicinājums, ko jūs rakstiet? Atbildes uz jautājumiem. Ļoti svarīgi, ļoti atklāti pret sevi. Ja nevienam nebūs jārāda, man nebūs jārāda. Jūs to darat sev, tāpēc ļoti atklāti pret sevi. Kas ir tavas bailes par svešvalodas mācīšanos? Tas ir pirmais jautājums. Tas ir tas, ko jūs jau izdarījāt. Ja? Kas ir tavas bailes? Vai kas ir tava nedrošība? Ja? Tas jau būtībā uz šo jautājumu jums jau atbilde ir. Tad nākamais ir, kāpēc tev šīs bailes ir nepieciešamas? Un tagad ļoti godīgi pret sevi. Kāpēc tev viņas joprojām ir? Ja, tātad, vai tev ir izdevīgi, kad tev ir šīs bailes, tev kaut kas nav jādara? Ja tev, piemēram, priekš darba ir nepieciešams iemācīties svešvalodu, un tu joprojām nemācies, vai tev ir izdevīgi, ka tu nezini viņu tā kā tev vajadzētu zināt, un tad tev nav kas jādara, tad tev nav jārunā ar klientiem, tad tev nav jārunā, tev nav jāpiesaistās kaut kādos projektos, ja? Kāpēc tev šīs bailes ir nepieciešamas? Ko viņas tev dod? Viņas tev iedod drošību, brīvību, ja? Tā kā neesi piesaistīts kaut kādām lietām, ja? Tā kaut kas nav jādara, ja? Tā padomā. Un trešais, ja, līdz ar to, kādu labumu tu iegūsti baidoties. Ja? Tas katram visām bailēm, visiem blokiem, visām nedrošības sajūtām ir kaut kāds labums, ko mēs iegūstam zemapziņā. Mēs iegūstam vai nu drošību, ja, kas mums ir drošība, ja, mums nav jādara,
mūs neviens nekritizēs, mūs neviens nevērtēs, jā, tas varētu būt, jā. Ja es iešu, nezinu, ja man ir jāvada prezentācija angļu valodā, un man ir grūtības ar angļu valodu, man neviens to neliek darīt. Tajā brīdī, kad man ar manu angļu valodu būs jāvada šī prezentācija, ko citi par mani padomās, kā es varēšu izteikties. Ja? Tā kā mans labums šajā brīdī, ja es nezinu, man neviens nedod vadīt prezentāciju, man ir tā kā mana brīvība, es varu tā kā mierīgi darīt tos darbus, kas man jādara, un jā, galu galā par mani neviens nevar pasmieties, pēc ka es neko nedaru. Jā, tad kādu labumu tu iegūsti? Jā, vai tu iegūsti laiku? Jā, tev ir vairāk brīvais laiks, tev nav jāiet uz kursiem, tev ir brīvais laiks, tu vari pavadīt viņu kopā ar draugiem. Jā, tā ļoti atklāti. Kas būtu tas, kas tev būtu tad, ja tev būtu šīs zināšanas, jā, un kādu labumu tu iegūsti, ka tev nav? Kā tu jūties ar šīm bailēm? Jā, kā tu jūties ar to, ka tu nezini valodu? Jā, nedroši, droši, varbūt droši tu jūties, jā. Bet parasti, ja tās ir bailes, ja tu esi šajā seminārā, ja tu šo klausies, tad visticamāk, ka tu nejūties ar viņām labi. Jā, visticamāk, tās būs kaut kādas pārdomas par to, ka, jā, varbūt es neesmu tā kā es neesmu drošs par sevi. Man valoda nav pietiekami laba, ja es neesmu gana labs, ja? Kaut kas tāds, ja? Kas tā negatīvā sajūta, ko tev šīs bailes iedod. Ja? Un tad skaties, kāda vide apkārt ir, kādi ir cilvēki apkārt, ka tev ir šīs bailes, un vai tu gribi tur būt. Ja tev ir vide, ja, darba vide vai, nezinu, cilvēki apkārt, un tu gribi iemācīties vācu valodu, lai tiktu, atkal, jā, angļu valodu, lai tiktu ārā no šīs vides, tad tas ir iespējams tavs nākamais solis, jā, kur es varu iemācīties valodu, lai es tiktu prom, ja es gribu prom. Vai tā ir tā vide, kur tu gribi būt? Ja, atkarībā. Ja gribi būt, ja, tad tas ir savādāk. Bet, ja, paskaties, kāda ir tā vide. Ja, šeit nav tā kā jāvērtē, bet skaties, kādi ir cilvēki, kāda ir vide, kur tu esi, kur tu strādā, kāda tev ģimenē, ja, kādas attiecības ir ģimenē, ja, kur tu vispār atrodies, ja, fiziskā tava dzīves vieta. Ja, par to paskatāmies. Un nav jāvērtē, vienkārši atbild uz jautājumu, kāda vide ir apkārt. Ja. Un šis ļoti interesants jautājums 6. Kad tu noticēji, ka šīs bailes ir taisnības? Un kāpēc tas toreiz bija svarīgi? Jo visticamāk, ja tu esi šeit, tad tagad tas vairs nav svarīgi. Ja, tagad tas ir, tā kā, tad gribās mainīt, ja? Tā kā ir bailes, jāmaina, bet ir bailes, ja? Tā kā, kāpēc toreiz tas bija svarīgi? Un ja, kurš bija tas brīdis, kad tu noticēji, ka tā ir? Varbūt, ka tas bija pat bērnībā. Jā. Bailes no uzstāšanās. Bailes skolā, ja kaut kad. Tad, kad es esmu klases priekšā un es kaut ko aizmirstu, par mani smējās. Tad, kad es uzstājos, tad par mani var pasmieties. Kas bija toreiz, jā, toreiz droši vien tu dabūji sliktu atzīmi. Klases biedri vēl pēc tam pusgadu, ja ne gadu smējās par tevi. Ja? Tāpēc toreiz tā bija taisnība. Bet tagad neviens par tevi nesmējās. Un, ja mēs skatāmies tādā svešvalodu kontekstā, tad būtībā, es nezinu, man pašai nav bijusi situācija, un es neesmu dzirdējusi arī no saviem studentiem, kad kāds vācietis Vācijā būtu nenormāli smējies par to, kā cilvēks runā. Mana pieredze ir tā, ka viņi tomēr novērtē, kad viņi ir iecietīgi un kad viņi ir pateicīgi, kā ar viņiem runā viņu valodā. Tāpēc, kur ir paradoks, tas, kad viņiem būtu jāsāk runāt angliski vācietim, tas ir īstenībā diezgan liels izaicinājums. Viņi paši negrib runāt svešvalodā. Ja? Mums ir jārunā. Ja? Mēs varam parādīt, ka mēs esam gudrāki. Ja? Mēs varam parādīt, ka mēs pirmkārt mēs cienam viņus, kad mēs mācamies, kad mēs varam sazināties ar viņiem viņu valodā.
Un tas ir ļoti būtiski, ja, un tas tiek tiešām novērtēts. Jā, un tad, kad jūs būsiet tikuši galā ar šiem jautājumiem, tad pats svarīgākais uzdevums ir šī tehnika baiļu pārvarēšanai. Un kā šis arī notiek rakstiski, un šis notiek konkrētā secībā. Tagad man nav uzzīmēts, jā, bet secība ir šādi. Tad sākam ar pirmo lauciņu, ar mazāko lauciņu, un atkal rakstiski atbildam uz jautājumiem. Un tie, kuri ir nobijušies jau, kad kungs, cik daudz jautājumu, uz katru jautājumu drīkst un pietiek ar vienu teikumu atbildi. Ja? Kas ir tavas bailes par mācīšanos no svešvalodas? Kur mums jau bija zināms, ja? Tas ir tas, ko mēs šeit noformulējām. Tas ir tas, ko mēs noformulējām šeit. Viens, tas ir tas pats. Kas traucē sasniegt vēlamo rezultātu? Ja? Tātad, kas traucē apgūt svešvalodu? Ja? Un varbūt tā, ka jums liksies, ka jautājumi ir līdzīgi un ka tas ir par vienu un to pašu. Tā varētu būt, ja? Bet tas ir tas zemapziņai, tas impulss, ka jūs iedodat viņai apstiprinājumu atbildes. Arī šeit uz priekšu varēs tā likties. Ja? Tātad atbildam uz katru jautājumu, kaut vai vienā teikumā, bet atbildam uz visiem pēc kārtas. Ja? Un kā šīs bailes izpaužas? Ja. Tad, kad es sāku runāt ar dzimtās valodas nesēju, tad mani pārņem panika, tad man sāk svīst rokas, tad man ir sajūta, ka es neko nesapratīšu, un tad es tiešām neko nesaprotu. Ja, kā tas izpaužas? Ja. Vai tad, kad es jau iedomājos, ka man būs jārunā vācu valodā vai angļu valodā, man jau paliek nelabi. Ja, tā kā tas izpaužas? Tad, kad mēs atbildam uz šiem jautājumiem, mēs ņemam nākamo stabiņu. Ko tu vēlies savu baiļu vietā? Es vēlos justies droši, es vēlos justies pārliecināti, es vēlos komunicēt brīvi ar jebkuru vācieti, ar jebkuru angli, ar jebkuru francūzi. Ja. Es gribu justies kā zivs ūdenī. Formulēt visu, ko jūs gribat tā vietā. Ja? Atkal stāsts par to, bez pagātnes. Ja, mums liekas, kā tad kamēr es to brīvi runāt svešvalodā iemācīšos, tur paies pusmūžs. Varbūt, bet, ja, to mēs neņemam to pagātni, kad man jau kādreiz kaut kas nav sanācis. Mēs vienkārši ieliekam sev to jauno failu, kad es gribu brīvi runāt. Ja, mēs iedodam sev to virzienu, mēs atļaujam sev paskatīties tālāk. Ja. Visu, ko mēs varam izdomāt, mēs varam pieredzēt. Ja mūs bloķē pagātne, ja, mēs sevi apdalam, tad mēs neļaujam sev pieredzēt. Tā kā, ja, tātad, ko tu gribi baiļu vietā? Tad kāds ir tavs mērķis saistībā ar svešvalodu apguvi? Ja, atkal, varbūt viņi sakritīs, šīs atbildes varbūt sakritīs. Rakstam, ja sakrīt, tāpat rakstam. Ja ne, ja tev ir konkrēts mērķis, ko tu šeit uzliki, raksti šo mērķi. Kur tu gribi nokļūt ar savu svešvalodu? Ja, un ļoti svarīgs šajā stabiņā, pats svarīgākais jautājums, kā tu zināsi, ka šis rezultāts ir sasniegts? Es aizbraukšu uz Vāciju un pilnīgi brīvi ar visiem varēšu sarunāties vāciski. Es runāju angļu valodā, mani visi saprot. Es varu pasūtīt kafiju un krosānu Itālijā. Es to varu. Es sāku mācīties itāļu valodu, un es tagad protu pasūtīt. Ja? Tātad, principā, es varu braukt uz Itāliju, un es būšu paēdusi. Tas bija mans mērķis, un tas ir tagad piepildījies. Ja? Kā tu zināsi, ka vēlamies rezultāts ir sasniegts? Varbūt tu zināsi tad, kad tu būsi jau jaunajā darbā, ka tu būsi jau izgājis visas darba intervijas, uzrakstījis CV svešvalodā, un tu jau būsi tava pirmā darba diena. Raksti šeit, ja tu tā redzi. Ja, tad, kas ir tas, kā tu zināsi, ka šis rezultāts ir sasniegts? Ļoti svarīgi, ka tu noformulē, kur tu būsi jau tajā brīdī, kad tu saki,
Jā, that's it. Nu, tā kā tagad es esmu sasniedzis, ja? Ļoti svarīgi. Un to sajūtu, ja? To pozitīvo sajūtu, ja? Tas rozā zilonis, ja? To, ko tu vari izdomāt, ja? Tā kā nomaini savu domu, nomaini savu pieredzi. No sākuma prātā. Tad ņemam trešo stabiņu. Kas mainīsies tavā dzīvē, kad bailes no svešvalodas būs pārvarētas? Iespējams, tas saslēgsies ar šo. Iespējams, varbūt nē. Ja saslēdzas, raksti vēlreiz to pašu. Kaut vai to pašu, raksti vēlreiz. Ja? Šis jautājums ir svarīgs, ja? Kas mainīsies tavā dzīvē? Es brīvi runāšu vāciski, es būšu jaunā darbā, es sēdēšu Itālijā pie skaistā kafejnīcā, pie maza galdiņa, dzeršu kafiju un ēdīšu savu krosānu. Ja? Tad kas mainīsies tavā dzīvē? Nākamais jautājums, kā tu jutīsies, kad vēlamies rezultāts būs sasniegts? Ja? Sajūtas. Ja? Veidojam to jauno sajūtu, to jauno. Ja? Tad, kad mēs runājam, tūlīt tieši atpakaļ. Pozitīva doma plus spēcīga emocija. Ja? Emocija veidojas no sajūtām. Ja? Tātad kādas sajūtas? Sēdēšu kafejnīcā, dzeršu savu kafiju, ēdīšu krosānu un jutīšos brīva, jutīšos labi un sēdēšu saulē un saulē silti. Un, jā, tās visas sajūtas aprakstam. Kā tu jutīsies savā jaunajā darba vietā? Ja es jutīšos, ja, es esmu novērtēts, es dabūju šo darbu, ja es esmu novērtēts, mani saprata, tas ir apstiprinājums, ja es jūtos labi, man būs, labākas finanses, es varēšu veltīt vairāk laika ģimenei, es varēšu vairāk ceļot, ja? Kā tu jutīsies? Kas būs tas jaunais? Ja, un kādas jaunas iespējas tev pavērs šīs svešvalodas zināšanas, ja? Atkal var turpināt, ja? Vai es varēšu ceļot, man būs jauni projekti, es varēšu brīvi strādāt un sastrādāties ar kolēģiem ārzemēs, es varēšu brīvi sarunāties ar klientiem. Ja, tad kādas jaunas iespējas tas dos? Galu galā, ja es zinu angļu valodu, es varu strādāt jebkur pasaulē, jebkurā starptautiskā kompānijā. Man nav jāstrādā Latvijā, Vācijā, Anglijā, Eiropā. Ja, galu galā es varu beidzot piepildīt savu sapni, braukt uz Austrāliju. Ja, tā kā. Ja, kādas jaunas iespējas? Ja, šeit drīkst sapņot, drīkst izsapņot savu jauno dzīvi. Atkal par to, ja, ko es ar tagadējo pieredzi gribu sasniegt nākotnē. Nevis ar pagātnes pieredzi, bet ar tagadējo. Jo tagad tu zini, ka katrā jaunā brīdī tu veido tā kā savu nākotni. Katrā jaunā brīdī tu esi jauns. Ja? Tu esi tā kā gudrāks par to, kas tu biji jau pirms 5 minūtēm. Gudrāks, veiksmīgāks, pieredzējušāks, ja? Tā kā lietas tās kvalitātes iekšā, kas tev der. Ja? Un tad nākamais jautājums stabiņš. Ja, tad drusciņ tagad, ja, mēs te uzbūrām, ko mēs gribam, kā mēs gribam justies, kas mums nepieciešams, un tagad pačekojam, no kurienes nāk šīs bailes. Ja, paskatāmies vēlreiz, man ir bailes runāt svešvalodā, jo mani nesapratīs. No kurienes viņas nāk? Vai bija tāda situācija, kas šo apstiprināja? Ja? Es tur iepriekšējā darbā mēģināju, runāt ar klientiem, vācu valodā, angļu valodā, franču valodā. Klienti mani nesaprata, viņi tur zvanīja manai kolēģei, tur pārjautāja. Ja, tā kā, no kurienes nāk šīs bailes? Varbūt viņas nāk arī no bērnības, ja, varbūt viņas nāk no skolas laikiem. Kas ir tās situācijas, kas tev nāk prātā? Kur tu noķēri šo pašu? Ja, kādās situācijās vēl tu tā jūties? Šīs pašas sajūtas, šī pati nedrošība, šis pats tāds mulsuma brīdis, ja? Kādās vēl situācijās? Varbūt nav saistīts vispār ar valodu. Varbūt tas ir saistīts ar kaut kādiem cilvēkiem, ja? Ir kaut kādi cilvēki, kas mūs triggerē arī. Ja? Tātad, ja. Kādās situācijās tu vēl tā jūties? Kad šādas sajūtas tu izjūti pēdējo reizi? Ja? Kad tu jūties? Vai tas bija vakar uz ielas, ka tu nevarēji pajautāt ceļu uz
mājām. Tu apmaldījies pilsētā un nevarēji pajautāt ceļu uz mājām. Un tad tu sajūties slikti, jā, muļķīgi, jā, tā kā. Kur tā sajūta, kad tu sajūties pēdējo reizi? Un tad padomā, kad tu šādas sajūtas izjūti pirmo reizi. Kad tu vēl sajūties tikpat muļķīgi, cik vakar jautājot to ceļu. Ja, tā kā, un tur arī varbūt nesen, tas varbūt arī kaut kad dziļāk bērnībā. Ja, tā kā. Bet tas ir tā ļoti nespiest sevi, bet tās situācijas, kas nāk, kur tu esi gatavs tagad sev atļaut atcerēties, teiksim tā. Tad, kas traucē mainīt šo pārliecību un bailes? Jā, tātad tie ir tie labumi, par ko es jau minēju. Kas traucē mainīt? Vai traucē, vai arī rekur nākamais jautājums, kas būtu šo baiļu pozitīvais nolūks? Kādu labumu tev tās dod? Par to jau mēs iepriekš runājām. Ko tu iegūsti no tā, kāpēc tev ir izdevīgi, ka tev tas bailes ir? Un pēdējais stabiņš. Te būs tagad par reāli rīcību. Kas tev vajadzīgs, lai sasniegtu savu rezultātu saistībā ar šo svešvalodu apgūšanu? Kas tev ir nepieciešams? Vai tev nepieciešami kursi, vai tev nepieciešams pasniedzējs, vai tev nepieciešams, kaut kādas grāmatas, vai tev nepieciešams kaut kāds atbalsts? Ja, kas tieši tev ir nepieciešams? Tev varbūt ir nepieciešams laiks, vai tev ir informācija nepieciešama par to, kā mācīties, kur mācīties? Ja, tā kā pasaki sev tā atklāti, kas ir tas, kas tev būtu ok, kas tev dotu to sajūtu, kad šis man der un šo es gribu. Ja, te arī līdzīgi, kā tev pietrūkst. Raksti vēlreiz, kaut vai vēlreiz uzraksti to. Man nav laika, man nav skolotāju, man nav kursu, mans priekšnieks mani neatbalsta, mana ģimene mani neatbalsta. Ja, raksti un atkal, atklāti pret sevi. Nevienam tev nav jārāda, ja tevi ģimene neatbalsta. Ģimenei tev nav jārāda, ja tevi priekšnieks neatbalsta, priekšniekam šī lapa nav jārāda. Galu galā nevienam viņa beigās nav jārāda, bet tas ir tev priekš sevis jāpieņem zināšanai, ka tas ir tas mans klupšanas akmens. Un nākamais jautājums, kādi resursi tev jau ir, lai sasniegtu rezultātu? Tātad, kas tev jau ir? Tev jau ir kaut kāds valodas pamats, kaut kāda bāze. Ja? Es skolā mācījos angļu valodu. Tātad, principā man vajag atkārtot. Tātad, ja tu saproti, ka tev vajag atkārtot, tad kur es to varu darīt? Ja? Tev ir kāds resurs. Man ir internets, es internetā varu meklēt informāciju. Man ir grāmatas, man ir kaut kādas gramatikas grāmatas, es viņas būtībā varu atrast un skatīties, pats lasīt. Informācija internetā, angļu valodā, es varu lasīt. Ja, tā kā, kas tev jau ir, lai tu sasniegtu rezultātu? Kādi resursi? Galu galā man ir vakaros 10 minūtes brīva laika, lai es varētu palasīt kaut ko svešvalodā. Ja, tātad tas viss, kas tev jau ir. Vai varbūt no rīta. Ja, ir cilvēki 5 no rīta klubiņš, kuri ceļas 5, lai lasītu. Ja, man tas nedara, man tas galīgi nedara, bet ir cilvēki, kam tas der. Ja, varbūt tev tas der. Varbūt tu vari no rīta piecelties, celies 7, tu piecelies 6:30, lai 20 minūtes palasītu. Ja? Varbūt. Ja? Kādi resursi tev ir nepieciešami? Vai kādi resursi tev jau ir? Kā tev pietrūka pagātnē, lai izvairītos no negatīvās pieredzes? Tātad šī negatīvā pieredze, kas tev bija iepriekš, no kurienes nāk šīs bailes, kad tu izjūti pirmo reizi, kā tev pietrūka tajā brīdī. Un te tu varētu rakstīt gan to, ka tev pietrūka zināšanu, gan to, ka tev pietrūka drosmes, gan to, ka tev pietrūka mērķu vai motivācijas, visu, kā tev pietrūka. Attiecīgi tas, kas tev pietrūka, to tu vari tagad izvērst tajā pozitīvajā resursā, Atceramies, negatīva doma, negatīva emocija, mainam uz pozitīvu domu, pozitīvu emociju. Man pietrūka zināšanu. Es varu iegūt zināšanas.
Nākamais solis, kā es to darīšu. Man pietrūka motivācijas. Ok, kas ir mana motivācija tagad? Kāpēc es to gribu? Mana motivācija ir darbs, nauda, ģimenes laime, jā, tā kā, kad visi ir priecīgi, galu galā pašapliecināšanās, jā, tā ir mana motivācija. Kas man kādreiz pietrūka? Man pietrūka laika, man nebija laika, man reāli bija ļoti daudz darba, es nevarēju tajā brīdī to darīt. Tagad. Labi, tagad man ir darbs, tagad ir citas kaut kādas lietas. Ja laiks joprojām liekas kā ierobežojums, skaties, kur tu vari to laiku dabūt. Ja? Varbūt, ka tu tiešām vari celties pusstundu ātrāk, lai lasītu. Es nesaku, ka tas ir jādara. Tas ir kā piemērs, kā tu vari meklēt kaut kādus laikus, kad nodarboties ar šo savu jauno mērķi. Ja. Un nākamais, un tas ir vissvarīgākais no visiem jautājumiem, kādi būs tavi pirmie 3 soļi, lai sasniegtu savu vēlamo rezultātu. Un te ir tas, ja mēs atceramies pašā pirmajā slaidā to ziloni, tev nav jāiemācās visu uzreiz, tev nav jāzina visu uzreiz. Kas ir pirmais, ko tu varēsi izdarīt? Un pirmie tie soļi var būt tik maziņi, bet viņi būs ļoti, ļoti spēcīgi, ļoti jaudīgi. Pirmais solis – atrast laiku, tātad, un ne tikai atrast laiku, bet reāli, kad es to izdarīšu. Rīt no rīta vai pārīgi rīt, man no rīta kaut kādi citi plāni, jā, mēs visi esam cilvēki, mēs visi kaut ko plānojam, mums ir kaut kādas lietas, labi, rīt man ir aizņemts, parīt es piecelšos 6:30 no rīta un pamēģināšu palasīt. Tas nenozīmē, ka tev tagad katru rītu, ja? Bet tu pamēģināsi, kā tas ir, kur šis laiks man derēs vai nederēs, es pamēģināšu. Tas ir pirmais solis. Otrais solis. Es paskatīšos, kādas iespējas ir mācīties kursos, ja? Kādi kursi tiek piedāvāti manā apkārtnē, manā reģionā, kādi ir online kursi, ja man vajag online versiju, ja? Kādi ir online kursi, kur es varu mācīties, kur es to varu apgūt. Trešais solis varētu būt, ja? Atrast grāmatu, kur es lasīšu, kur es sākšu lasīt. Ja tie mazie soļi paver ceļu lielākiem soļiem. Un neviens solis nevar būt par mazu. Viss, kur tu pavirsies mazliet uz priekšu, paver tev vēl vairāk durvju. Ja? Tas tā kā, ja tu paver tādu mazu šķirpiņu, un tad tev ir interesanti, un tu ej iekšā. Ja? Vai, ne, šis nav interesanti. Un tad es eju pie nākamām durvīm. Ja? Svarīgi ej pie nākamām durvīm. Ja? Šis nederēja, es pamēģināju piecelties 6:30 no rīta. Nedara. Būs grūti. Nu, tā kā, un nav motivācijas, ja? Ja man kāds no rīta 7 liktu lasīt, es teiktu, lai viņš iet ieskrieties. Es teiktu, ļauj man lasīt vakarā. Ja? Man nederēja piecelties, man nederēja piecelties 7 no rīta lasīt. Mans nākamais solis, es pamēģināšu vakarā to izdarīt. Atrast laiku vakarā. Ja? Svarīgi par to, ka tu uzraksti sev tos pirmos 3 soļus, ko tu darīsi, un vēl svarīgāk, ka tu to dari. Ja? Tā kā šis ir jūsu svarīgais mājas darbs, ko jūs tagad izdarīsiet. Un jā, šīs bailes jūs pārvērtīsiet viņas resursā. Jūs uzbursiet to ainu, ko jūs gribat redzēt, kur jūs gribat virzīties, un iedosiet sev ceļu uz to. Jā, tas ir ļoti svarīgi. Un nākamais, tad, kad jūs esat tikuši galā ar bailēm, esat aprakstījuši šo visu, tad ir tāda mini tehnika, kuru var darīt gan pēc šī uzdevuma, gan arī viņu var darīt neveicot iepriekšēju uzdevumu. Un viņa saucas, tās ir tikai bailes. Ko tu dari? Kur es kāpju zilonim mugurā. Es ar viņu tā kā tikšu galā. Jā, es atradu, no kuras puses viņam pieiet. Jā, es atradu, ar ko es sākšu. Es atradu, kur ir kurs. Es atradu, kad es lasīšu. Es atradu, kas man ir traucējis iepriekš. Es tā kā ķeros vērsim pie ragiem. Un šī tehnika ir ļoti tāda, es teiktu, vienkārša,
bet arī ļoti, ļoti spēcīga. Tas, kas jums ir jādara, ja jūs uzrakstīsiet savas bailes, jūs uzrakstīsiet sev apstiprinājumu, ka tās ir tikai bailes, un jūs liksiet iekšā savu jauno pozitīvo domu. Un kā tas izskatās, jūs rakstat. Man ir bail, ka es pateikšu kaut ko nepareizi, tāpēc es izvēlos klusēt. Tas ir svarīgi, ka jūs to atkal uzrakstat, tad jūs viņu pārsvītrojat. Varat vispār viņu aizkrāsot ciet, tā, lai jūs neredzat. Jā, svarīgi, ka jūs viņu nosvītrojat, un jūs rakstat, un atkal rakstat, tās ir tikai bailes. Jā, jūs sev pasakat, savai zemapziņai pasakat, ka tās ir tikai bailes. Jā, un kas ir bailes? Pieredze, negatīva pieredze plus negatīvas emocijas. Jā, tas nav nekas... Es nerunāju tagad atkal par traumām. Jā. Ja galu galā, ja tā ir trauma, tad tur ir iespējams nepieciešama terapija vai kaut kādas citas metodes. Bet ja ir šī nedrošības sajūta, jūs saprotat, es ceru, kad ir skaidrs, jā, tas, kad tas ir tikai tas, kas notiek mums galvās, tas, ko mēs sev esam iestāstījuši. Jā. Ja jūs klausījāties citīgi visu, ko es tikko runāju, tad jums ir skaidrs, ja tas ir tikai tas, ko mēs katrs pats izdomājam, ko mēs katrs pats pieņemam par patiesību, un tāpēc mēs drīkstam teikt, ka tās ir tikai bailes. Ja, tas nav nekas, bailes, ja, tas ir tikai bailes. Un tad jūs liekat šo pozitīvo domu. Es zinu, ka jūs noformulējat, kā jums ir pašiem ērtāk. Es zinu, ka es esmu pārliecināts, esmu pārliecināta, kā man ir visas nepieciešamās zināšanas, spējas, pieredzes, lai jūs liekat iekšā pozitīvo domu. Tātad man ir bail, ka es pateikšu kaut ko nepareizi, tāpēc es izvēlos klusēt. Tātad es esmu pārliecināta, ka es vācu valodu zinu, vai angļu valodu zinu, pietiekami labi, lai spētu komunicēt. Vai es zinu, ka es valodu varu iemācīties ļoti ātri. Vai man ir visas nepieciešamās zināšanas par šo valodu, lai es sazinātos ar dzimtās valodas nesējiem. Mēs liekam iekšā to pozitīvo domu, kā mēs gribētu. Ja mums ir negatīva un mums ir mērķis, ko mēs gribam sasniegt. Es zinu, ka es varu iemācīties svešvalodu tā, lai komunicētu brīvi. Ja? Bet svarīgi, ka jūs uzrakstat šīs bailes, jūs no viņām atvadaties, jūs pasakat sev stop, ja? Tas ir tas stop, tās ir tikai bailes, un es zinu, ka es varu iemācīties svešvalodu tik labi, lai komunicētu ar citiem. Liekat šo savu pozitīvo domu iekšā, ja, tā ir tā mini tehnika, būtībā ar šo var aizstāt visu šo. Ar to mazo mini tehniku var aizstāt visu šo. Bet šī, protams, ir daudz jautīgāka un daudz dziļāka un daudz vairāk strādā ar zemapziņu nekā šis. Ja. Šeit jums jau ir jātic. Šis, jūs ejat cauri tam savām stratēģijām, tam savām bailēm, un jūs lēnām tā kā iestāstat sev. Šeit jums jau ir īstenībā jātic, kad šeit jūs esat tajā mindsetā, kad jūs sakat, ok, es saprotu, kā tas strādā, es saprotu, ka tās ir bailes, es saprotu, ka es viņas varu mainīt, es saprotu, ka man vajag kaut ko pozitīvu pretī, un es zinu, ka tas darbosies. Tad šis ir perfekti, tad jums nav jāiet tas garais viss cauri. Bet šis ir tas, kad jūs pasakat sev, viss. Es izvēlos pa jaunam. Šī būs tāda mini tehnika. Nu, un noslēgumā. Es esmu iekļausies laikā ļoti, ļoti labi. Burvīgi. Tātad noslēgumā viena doma no neirolingvistiskās programmēšanas, tas ir viens no neirolingvistiskās programmēšanas pamata pieņēmumiem. Nevaru gandrīz vienmēr nozīmē negribu vai nepietiekami gribu. Tātad nevaru vienmēr nozīmē negribu vai nepietiekami gribu. Es varu visu, ko patiesi vēlos. Atslēgvārds ir patiesi. Ja es patiesi vēlos, es varu to izdarīt. Man sākas
attaisnojumi, jā, kad visi jau nevar zināt labi vācu valodu, visiem nav talants uz valodām, ir, jā, tā kā man jau nekas nesanāks, vai, nezinu, es mēģināju, man nesanāks, jā, tas viss ir par, jā, negribu. Es negribu pārmaiņas savā dzīvē, jā. Patiesībā es varu visu, ko vēlos, jā. Tā kā mazi bērni. Kāpēc viņiem tik viegli ir visu saņemt, visu iegūt? Viņi grib konfekti, viņi kritīs gar zemi, raudās, viņi saņems. Tāpēc, ka viņi zina, ka viņi var visu, tad, ka viņiem pienākas viss. Ja? Būtībā mēs varam šeit pamācīties no bērniem arī, ja? Kad tās stratēģijas, es darīšu visu, lai tikai man tas būtu. Ja? Tāpēc es aicinu jūs arī padomāt par to, kur jūs vēlaties nokļūt, padomāt par to, ko jums tas dos, kāpēc ir svarīgi tur nokļūt, un vienkārši rīkoties, vienkārši iet. Ja? Un, ja ir kaut kāda bremze, ja ir kaut kāds protests, ja ir kaut kāda iekšēja pretestība, tad skatīties, kāpēc man tas ir izdevīgi, kāpēc man ir izdevīgi to nedarīt, kāpēc man ir izdevīgi neiet uz priekšu, ja, kāpēc man ir izdevīgi palikt šeit. Ja, jo visas pārmaiņas saistās ar kaut ko jaunu, ar kaut ko nezināmu, un tur ir tā komforta zona. Ja. Ejam ārā no komforta zonas, palīdzam sev augt, palīdzam sev pilnveidoties. Ja ir grūti, meklējam atbalstu, meklējam cilvēkus, ar kuriem mums sadara, ar kuriem mums ir viegli sadarboties, un ejam kopā. Ja, tā kā aicinājums ir kāpt ārpus komforta zonas un pieredzēt, ja, tā kā baudīt no tā, ko mēs pieredzam. Jo arī negatīvās pieredzes ir pieredzes, un viņas ir ļoti transformējušas, viņas ir ļoti vērtīgas. Tā kā tas no manas puses viss. Un, kā jau teicu, ja ir jautājumi, droši rakstiet man, jums ir kontakti, ja, jums ir e-pasts, un arī jūs varat piesakoties arī sociālos tīklos un rakstīt arī tur. Un, jā, esiet droši, esiet drosmīgi, un tad jau saziņu. Jā, lai jums veicās. Paldies, ka jūs pievienojāties, paldies, ka esat šeit, un lai jums top jūsu jaunās dzīves, jaunie mērķi, un lai izdodās.